Sveicināti radio klausītāji, kā jau ierasts šajā laikā arī šodien runāsim par mūsu pilsētas aktualitātēm ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču. Sveicināti! Labdien, cienījamie radio klausītāji! Mūsu šīsdienas sarunas sākumā noteikti gribētos runāt par festivālu, par pasākumu, kas visas pagājušās nedēļas garumā noritēja Rēzeknē. Runājiet par 4. jau aizritējušo starptautisko īsfilmu festivālu Open Place. Sakiet, kādi tad ir jūsu iespaidi pēc šī festivāla un kādi ir rezultāti? Ja gribat taisnību, tad ar vienu vārdu var apzīmēt ļoti noguris esmu. Kaut gan, protams, tas arī bija paredzēts, ka nebūs viegli tik lielu pasākumu organizēt, būt visus pasākumus, gandrīz visus pasākumus un arī mēģināt parādīt Rēzekni no labas puses arī mūsu viesiem. Man liekas, ka arī cits galvenais rezultāts ir tas, ka šis festivāls mums izdevās labāk nekā iepriekšējie 3. Par to vienusprāt visi, gan mūsu viesi, gan organizatori, jo mēs nemitīgi meklējam to pareizu ceļu, kā organizēt un kā paveikt pareizi šo festivālu. Jo pilnveidoties mēs varam bez ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka ar katru gadu mums ir iespēja pataisīt labāku šo festivālu, bet viss ir atkarīgs no mums. Un skaisti, ka mēs akumulējam šajā pasākumā gan finanšu līdzekļus pašvaldības, gan arī administratīvus spēkus. Un, manuprāt, festivāls aizritējis labi. Tie, kas organizēja šo festivālu, nopelnīja pateicības. Un pirmkārt, protams, es gribu pateikties Julijai Daņiļai un viņa komandai, kas šogad organizēja gandrīz pilnībā visu, kas bija saistīts ar festivālu, viesu izvietošana, programmas organizēšana, tehniskas lietas, visas nodrošināšana. Un, manuprāt, mūsu aģentūra Kultūras un turisma centrs tika galā ļoti labi ar šo uzdevumu. Un tiešām no visas sirds es pateicu viņam paldies. Bet festivāls tomēr nav tikai darbs, bet tas vairāk cilvēkiem tā ir izklaide. Un, manuprāt, arī šis mērķis bija sasniegts, ka tiešām vienu reizi gada jau rēzeknieši zina, ka būs nedēļa, kas veltīta kino, būs pazīstamas sejas, būs slavenības, kas atbrauks uz Rēzekni. Mēs esam maza pilsētiņa, bet vienalga tas nenozīmē, ka mēs neesam nopelnījuši cilvēku slavenību, uzmanību priekš sevis. Tāpēc vienu reizi nedēļā mēs dzīvojam kino pasaulē. Un, protams, festivāls pirmkārt ne tikai tie koncerti un izrādes, bet filmas. Pat cik mūsu festivāls veltīts īsmetrāža filmam, tad attiecīgi ļoti liels darbs bija pirms mēs atlasījām tas 25 filmas, kad bija konkursa programmā, un, protams, no tiem 25 tikai dažas saņema nominācijas, un, protams, es sākšu jau ar svarīgāko, lielāko nomināciju. To filmu, kas ieguva Grand Prix par labāko īsfilmu, tā ir filma Māsas, kur ļoti pazīstamas Krievijas aktrises filmēja šajā filmā, un tiešām tie, kas skatījās, piekritīs, ka pelnīti balva aizgāja uz Krieviju un filma Māsas, jo gan aktieru meistari bija izcila, gan arī tā tēma bija ļoti svarīga. Protams, viena mūžīga tēma, cilvēku attiecības, kas mainās laika gaitā. Labākais režisors balva piešķirta filmai Vanna, un autors, tas pats režisērs, ir Tims Erlichs no Vācijas. Filmu filmēja komanda no Vācijas un Austrijas. Labākā aktrisi arī filma Māsas, tad faktiski sanāk, ka pirmo reizi mums viena filma saņem 2 balvas. Tas noticis tāpēc, ka šogad žūrija bija ļoti neatkarīga, un tiešām viņi līdz pēdējiem brīdim mēs nezinājām, kas ir tas filmas, kas vispār iegūs balvas, nerunājot jau par pirmo vietu. Bet tomēr labākā aktrise arī kļuva Viktorija Tolstanogova un Viktorija Isakova. Tad arī 2 ieguvēji. Labākais aktieris bija Andris Keišs mūsu Latvijas filmā, kur režisors ir Valērijas Alehno, un films ar nosaukumu Papa. Tas nav tētis, bet papā tie ir 2 vārdi.
Es nezinu, ko tas nozīmē, bet tomēr intrigējuši tas nosaukums. Un labs rezultāts, labākais aktieris. Viena no tādām mūsu nominācijām labākais scenārijs, un šeit par labāko scenāriju Open Place balvu saņem filma Balss pasts, kur autors ir Eriks Bremers no Vācijas. Arī labākais operators, tā ir pēdējā nominācija, tā nominācija aizgāja uz Dāniju, filma Baikeri, režisors Jaspers Rasmussens. Un tā pati filma saņēma arī speciālu simpatijas balvu no Reizeknes pilsētas domes. Man arī paticis ļoti šī filma, un bija tāds vienpersonisks lēmums piešķirt tieši šai filmai arī mūsu simpatijas balvu no pilsētas domes. Tā jūs redzat, ka tomēr filmas atlasītas, balvas ir sadalītas. Starp citu, runājot par balvam, teikšu, ka tā ir kļuva par tradicionālu balvu, kā tāds stienis uz akmeņa, kas simbolizē krēslu. Krēsls, pēc mūsu idejas, tas ir neaizņemts krēsls, viņš tukšs stāv, jebkurš var viņu ieņemt šo krēslu, tāpēc arī festivāla nosaukums ir atklāta vieta, brīva vieta, kā jums vairāk patīk, bet galvenā jēga, ka dzīvē ir ļoti daudz iespēju, lai izmantotu šīs iespējas, protams, vajag ļoti labi strādāt un būt mērķtiecīgiem. Tāda mūsu balvas ideja, un es domāju, ka tā nav slikta doma tieši tādu balvu arī uz priekšu pasniegt visiem mūsu dalībniekiem. Skaidrs, ka mēs neplānojam beigt ar šo festivālu, nākamgad būs jauns festivāls, un atkal pie mums brauks zvaigznes, bet vēl, noslēdzot šo jautājumu, vienkārši atgādināšu, kas bija mūsu žūrija. Tāda stingra žūrija un tiešām ļoti godīga, manuprāt. Tad žūrijas priekšsēdētājs bija pazīstams režisors Feliks Falks no Polijas. Žūrijas komanda sastāv vēl no 4 cilvēkiem. Režisors Peteris Sims no Igaunijas, aktrise Mirza Martinsone, skaidrs, ka no Latvijas, Kodbus kinofestivāla kurators Marcel Maiga, viņš ir no Vācijas, un pazīstama aktrise Lidija Fedosievičukšina no Krievijas. Tagad mēs zinām, kam jāpateicas par tieši tādu balvas sadalījumu, kuru es jums nosaucu un pavēstīju. Pēdējais, ko gribas teikt, līdz tikšanām nākamajā festivāla Open Place nākamgad 2017. gadā Reizeknē. Ar šo tad arī noslēdzam, un tik tiešām ceram, ka arī nākošais gada festivāls Open Place mūs priecēs ar daudz pazīstamiem, slaveniem aktieriem. Bet pagājušajā nedēļā Reizeknē notika arī draudzības mačs starp Pleskavas un Reizeknes pašvaldību politiķu un administrācijas komandām. Sakiet, kā radās šāda ideja organizēt šādu spēli, un kādi tad ir spēles rezultāti, kurš tad uzvarēja? Diemžēl ar spēles rezultātiem precināt nevaru Reizeknes iedzīvotājus, jo mēs zaudējam. Kaut gan mača pirmajā pusē mēs bijām vadībā 0-2, bet zaudējām galu galā 3-4 ar tādu rezultātu. Bet, manuprāt, tas svarīgākais rezultāts nav mūsu zaudējums vai uzvara, bet tieši tādas labas attiecības ar mūsu kaimiņiem no Krievijas, ar Pleskavas pašvaldību, kas attīstās ļoti strauji pēdējā laikā, un tiešām Reizeknes pilsētā ir ļoti labus rezultātus, jo mēs ne tikai apmainamies ar kultūras pasākumiem, sporta pasākumiem, bet arī piedalāmies pārobežu programmas kopā ar Pleskavas pašvaldību, un tiešām tur jau runājot par ieguldījumu mūsu infrastruktūra, par kopīgiem projektiem, kuru rezultātā mūsu attiecības stiprinās. Bet Pleskavas komanda spēlē tiešām diezgan labi futbolisti, arī ar meistarklases futbolisti, kaut gan, protams, jau tāda pieklājīga vecuma, spēlēja arī vienu no pazīstamiem treneriem Arļiņķeva brālis, viņš arī ļoti labs futbolists, un principā spēle bija tāda ļoti interesanta un bija uz ko paskatīties. Šo tikšanu filmē mūsu Latvijas televīzija. Ceru, ka kaut kur varbūt mēs varēsim arī apskatīt, kā mums gāja.
Bet 2 periodi pa 25 minūtēm. Pa to laiku mēs paspējam 7 bumbas iesist vartos. Tas nozīmē, ka diezgan aktīva bija tā spēle un diezgan interesanti viss notika. Bet, protams, mums tā sākuma ideja nebija ierobežotas tikai ar spēli starp politiķiem no Pleskavas un no Rēzeknes, bet arī paaicināt sieviešu komandas, jo mēs dzirdējām, ka Pleskava, un viņi paši mums stāstīja, ka Pleskava tagad ir ļoti laba sieviešu futbola komanda. Mums arī, kā mēs zinām, ir diezgan laba profesionāla sieviešu komanda, un tā spēle tiešām varat piesaistīt daudz skatītāju. Un varbūt ļoti interesanti. Redzēt, pirmo uzdevumu mēs neizpildījām, neizdevās mums dabūt uz šeienes komandu sieviešu komandu futbola no Pleskavas, bet tas nozīmē, ka tas būs nākamais mūsu savstarpējs pasākums, un noteikti pie mums brauks arī Pleskavas sieviešu komanda, un noteikti mēs tad laicīgi par to paziņosim presē un radio, un būs iespēja arī Rēzeknes iedzīvotājiem atnākt uz šo maču un gūt baudu no futbola spēles. Tāda veida. Protams, ka pēc spēles mēs daudz runājam par kopīgiem sporta pasākumiem, un izrādās, ka Cikstoņi arī tikpat labi Pleskava nekā Rēzeknes pilsēta grieku romešu ciņā. Ir vieglatlieti, ir peldētāji. Ļoti ceram, ka šis mačs intensificēs mūsu sportiskas attiecības starp Pleskavu un Rēzekni. Un tad no sporta pieejam atkal pie kāda nopietna jautājuma. Iepriekšējā domas sēdē tika pieņemts lēmums par Rēzeknes attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju. Sakiet, kāda ir nepieciešamība pēc šādas aktualizācijas? Jā, nepieciešamība ir un vēl būs, jo mēs esam tagad tāda aktīva struktūra fonda projektu vai programmu realizācijas fāze. Tas nozīmē, ka mēs mēģinām pielāgot savus projektus, pat cik mēs arī runājam pirms tam, ka mums ļoti daudz tehnisko projektu sagatavots, gan ielas rekonstrukcija, gan infrastruktūras uzlabošana, gan rūpnīcas būvniecības projekti, gan viesnīcas tagad būvniecības projektus mēs plānojam sākt. Un viss tas lietas ne katru reizi atbilst tām nostādnēm, kas ierakstītas struktūra fondu programmas. Tad vai līgumā starp Eiropas komisiju un Latvijas valdību par to struktūra fondu apgūvi. Mēs vienkārši analizējam visu situāciju un, protams, ka dažus projektus varbūt kaut kādas izmaiņas. Mēs mainām varbūt prioritātes, jo tomēr tie pirmatnēji mūsu pieteikumi uz struktūra fonda naudu, viņi atšķirās uz tagadējām. Jo mēs vienkārši redzam, ka, piemēram, nav iespējas būvēt rūpnīcas korpusus piesaistot investorus, bet tikai ar maksimālu efektu mēs varam dabūt, kad mēs paši būvējam un pēc tam uz izsoli mēs piešķiram nomas tiesības tam investoram. Ja? Un šī prakse ir daudz efektīvākā un principā vienīgā iespējams paņēmiens, kā tiešām dabūt papildus darba vietas ātri un ar minimāliem izdevumiem. Tāpēc, protams, ka mēs gan apstiprinām jaunus projektus šajā plānā, gan izslēdzam tos projektus, kas principā nekad nerealizēsies, tāpēc, ka noteikumi diezgan stingri, un lai neizvidotos tāda situācija, ka mēs kaut ko izbūvējam, un pēc tam izrādās, ka tas neatbilst pamatnostādnēm, un tad vienkārši mēs nesaņemam naudu. Ja? Un tad nauda ir izšķirdēta, atkal pašvaldībai būs jāmeklē ar kādiem līdzekļiem sekt visus nepareizus izdevumus. Labāk plānot, nekā pēc tam sēdēt vienkārši ar negatīviem rezultātiem. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam tagad ar programmas investīcijas plānu. Un tad šīs dienas sarunas noslēgumā pagājušo svētdienu jūs bijāt Daugavpilī, kur apmeklējāt svinīgu pasākumu, kas bija veltīts augsti svētītā Daugavpils un Rēzeknes bīskapa Aleksandra Arhiereja Hirotonijas 10. gada dienai. Pastāstiet, lūdzu, kā veidojas Rēzeknes pilsētas domes sadarbība ar Pareizticīgo baznīcu, vai baznīcas bieži vēršas, domāju, pēc palīdzības, vai ir kādi kopprojekti?
Pirmkārt, par pašu pasākumu, protams, tie ir lieli svētki Parastīgas baznīcai. Un, protams, kā arī jebkuros citos svētkos, pašvaldība pievērš tam uzmanību, un mēs esam kopā ar dažādām baznīcām, tā skaitā arī ar Parastīgu baznīcu. Runājot par to, kas tas par pasākumu un cik tas ir nozīmīgs pilsētai, teikšu tā, kā jau 10 gadus bīskapa amatā darbojas mūsu bīskaps Aleksandrs. Tas nozīmē, ka diecēze bija veidota, Rēzeknes un Daugavpils diecēze bija veidota 10 gadu atpakaļ, un ar to bija pamats tādu bīskapas amatu ievest. Un, praktiski tiešām baznīcai tas ir ļoti nozīmīgs moments. Protams, daudz runātāju bija, kas atzīmēja īpaši, ka bīskaps Aleksandrs ļoti piemērots šim amatam un šai vietai, un ka tiešām tie rezultāti iespaidīgi viņu vadīšanai. Tad, ja mēs runājam par Rēzekni, mēs arī ļoti aktīvi iesaistāmies, pārsvarā projektos kopīgos, pārsvarā tie projekti attiecas uz vēsturisku pieminekļu atjaunošanu vai saglabāšanu, un skaisti, ka mēs nesen mūsu Parastīgai baznīcai, kas atrodas centrā, nomainījām gan kupolu, gan kas zem kupola to daļu. Es zinu, ka diezgan ātri tagad jau baznīca notiek remonts. Protams, viņi par saviem līdzekļiem to dara, bet ļoti ātri šis remonts beigsies, pēc tam strādās mākslinieki. Es nezinu, mūsu baznīcai 150 gadi, es domāju, ka visi 150 gadi tāda nopietna remonta nebija. Tagad tas notiek, un tas notiek ar pašvaldības atbalstu. Tāpat mēs, starp citu, atbalstu tādu līdzīgu sniedzam gan katoļu baznīcai un katedrālei, gan burtiski mēs šonedēļ apstiprināsim vēl 10 000 no budžeta eiro priekš vēsturniekiem, kur mūsu kāpa draudzē arī ir sena vēsture, tur arī vairāk par 150 gadiem eksistē draudze un baznīca. Tad baznīcas remontam mēs piešķiram tādu summu. Daudz vai maz mēs mēģinam atbalstīt līdzīgi visas konfesijas, kas dzīvo pilsētā. Un ļoti labi, ka pieņemsim ar sadarbībā ar Parastīgu baznīcu mēs izveidojam tādu centru, baznīcu izveidojam, mēs piešķiram telpas, apmācības centru un labdarības centru, kas ievietots tagad bijušā bērnu dārzā vai jauniešu centrā. Tur viss notiek, kopīgiem labiem darbiem, gan baznīca, gan pilsētas doma gatava ziedot naudu, un, protams, visi tie ziedojumi strādā uz Rēzeknes iedzīvotājiem. Mēs, protams, ļoti sekojam tiem rezultātiem, kas sadarbība parādās, un ja mēs redzam, ka tas ir efektīvi, tad mēs vēl papildus varam naudu piešķirt un atbalstu piešķirt tādiem darbiem. Tas pats notiek ar citām baznīcām, tāpēc es uzskatu, ka mums ļoti tāda sociālā sfēra, ļoti laba sadarbība ar visam konfesijām pilsētā izveidojas. Un tur es gribu pateikt, ka mēs šo sadarbību mēs turpināsim. Tad ar šo mēs šodien arī noslēdzam šīs dienas sarunu. Jums teikšu paldies, bet radio klausītājiem atgādinu, ka par aktualitātēm mūsu pilsētā Rēzeknē stāstīja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Visu labu!